Nu, kā tad pašvaldībām kompensē šos negūtos ieņēmumus? Negūt ieņēmumi pašvaldībām no iedzīvotāju ienākumu nodokļa sakarā to samazinājumu, ko es jau stāstīju, 43 miljoni. Iedeva dotācijās 8 miljoni. Redzat, ja 43 atņemt 8, starpība 35, tad tā nav kompensēta. Tādā pašā veidā 12. gadā atņēma 24, iedeva 8, nav kompensēta 16. 13. gadā atņēma 46, kompensēja 16, kopā mīnusā 37. 14. gadā atņēma 48, kompensēja 17, starpība 40. Nu, un tā rezultātā šajos te gados nav kompensēti 172 miljoni. 15. gadā starpība, tā kā šobrīd ir paredzēts budžetā, tas ir pēdējais variants, tātad negūt ieņēmi 49 miljoni, dotācijās kompensēs 23, tātad šī starpība ir 44 miljoni. 44 miljoni, ja vienkārši runājot, 22 eiros katru iedzīvotāju attiecīgās teritorijas. Ja? Nu, tad varat rēķināt, Ventspilī tas ir vairāk 800 000 eiro, tātad tie mūsu negūti ieņēmumi. Jūs jautāsiet, nu, bet kādiem mērķiem tā nauda? Teiksim, priekš Ventspils, tas ir investīcijas. Tās ir investīcijas, tā skaitā, lai veicinātu uzņēmēju darbību, lai vairāk ražotu nodokļus. Tad izņem ārā naudu, lai ražotu vairāk nodokļus, un pēc tam gaidīs uzplaukumu un tautsaimniecības attīstību. Nekas tur nesanāks. Nu, lūk, un tas ir tas strīds, kad labi, varat darīt kā gribat, bet kompensējiet visu. Bet nevis vienkārši ar dotācijām, bet to proporciju mainīt. Ejam tālāk. Nu, lūk, šai 11. 15. gads speciālā dotācija sakarā šiem te nodokļu likmes samazinājumu vai par apgādājumu tas pieaugums un neapliekamais minimums negūt ieņēmi 209 miljoni eiro pašvaldībām, speciālā dotācija 70. Nu, ja jūs no 210 atņemat 70, tad 140 miljoni nav kompensēti. 15. gads, nu, ja ir tā kā šobrīd tiek plānots. Par to ir arī tas strīds. Šis te izņemtā nauda, redzat, šī te daļa, par to ir strīds. Atdodiet pašvaldībām viņu pienākošos naudu. Tā, ejam tālāk. Pa ceļiem. Valdībā ar plašu žestu saka, ka lūk, viņi palielina finansējumu ceļiem. Bet tas ir taisnība, vienlaicīgi nav taisnība, kā vienmēr. Tātad pašvaldībām pienāks 25% no tiem līdzekļiem, kas pēc likuma jābūt paredzēti ceļiem. Tur ir no nodokļu un no akcijas degvielai. Ja ievēro likumu, tad pašvaldību ceļiem jāsaņem 15. gadā būtu jāsaņem 100 miljoni. 100 miljoni. Pašvaldības saņem 45 miljonus. 100 miljoni mīnus 45, 55 miljoni nesaņems. Tas ir bez tā, ko atņem. Vēl šeit neiedot. Bet to akcīzi un to transporta līdzekļu nodokli, to tērē kādiem citiem vajadzībām, ne ceļiem. Ja pašvaldībām neatņem to naudu, tas skaidrs pašvaldības daļa no tām investīcijām veiktu ceļos, ielās citiem vārdiem, laukos ceļos. Tagad viņiem tās naudas nav. Un arī te, pārkāpjot likumu, tas ir likuma cipars. Ja izrēķina pēc tā, kā nosaka likums. Likumu var nepildīt. Nu, tad, kurš drīkst pildīt, kuram vajag pildīt, kuram nevajag pildīt, kurš var nepildīt. Un tas liels tātad jautājums. Tas nav pieņemams. Nu, tad pildīts tiek 45% no likumā noteiktā apmēra. Likumā noteiktā. Tas nav sarunas. Tas ir likums, kas būtu jāpilda. Ejam tālāk. Redzat, pašvaldības jau, lai realizētu investīciju projekts, aizņemas naudu. Nu, jūs redzat, te ir cik procenti no budžeta ieņēmumiem, pamatbudžeta
ir pašvaldība aizņēmumi procentos, ja? Nu, Daugavpilī 10, Jelgavai 9, Jēkabpils 10, Jūrmalā 12, Liepājā 6, Rēzekne 14, Rīga 12, Valmiera 18, nu, Ventspils vismazāk, 2% punkti tikai 2, ja? Un tas limits jau mums ir rezerves liels. Bet, nu, vienalga, šī ir pašvaldības saistības, kuras jākārto vai nu pret bankām, ja ir aizņēmies bankā vairāk, vai arī pret valsts kasu. Tad, kā aizņemās, tad rēķinās ar kaut kādu stabilu valsts ekonomisko politiku, tā skaitā nodokļu politiku, tā skaitā rēķina savus ieņēmumus. Tagad, kad mēs runājam par iedzīvotāju ienākumu nodokli, tur saka, jāpilda saistības pret uzņēmējiem. Savukārt saistības pret pašvaldībām iznāk, ka nav jāpilda. Nu, man liekas, pret visiem jāpilda saistības. Nu, samaziniet iedzīvotāju ienākumu nodokli, bet ne uz pašvaldību rēķinu. Lai pašvaldības var pildīt savas ilgtermiņa finanses saistības. Ejam tālāk. Nu, to mēs, varbūt tas ir pa smalkas lietas, ejam tālāk. Jā, nu, to principā es esmu izstāstījis, tas varbūt žurnalistiem. Nu, pēdējā sarunā sestdien, tāds kā kompromisa, nu tāds, ka bez tās dotācijām, kas ir paredzēts, kad izmainīt proporciju, nevis uz 84, bet 81,19, pa 1% punktu, kas dod 14 miljonu papildus. Un tad lielām pilsētām pieaugt ieņēmumu uz vienu iedzīvotāju, nu, zilais ir tā kā tagad paredzēts, un ja šo proporciju maina. Ja? Nu, jūs redzat, tā aina ir diezgan atšķirīga, ja? Nu, reku Ventspils arī mēs iegūtu uz katru iedzīvotāju 7 eiro. Ja? Nu, tas ir 300 000 eiro vairāk. Tas aiziet investīcijām. Ja? Es domāju, ka droši vien, ka viena daļa skolu remontiem, viena vispārēja infrastruktūrai. Tā, ejam tālāk. Interesanta aina ir akcijas. Nu, tad jautājums, kur ņemt naudu? Tai valdības, tai koalīcijas sēdē. Es piedāvāju, nu, vairākas variants. Pirmkārt, ja valsts nevar kompensēt pašvaldībām negūtos ieņēmumus, tad nevajag samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli. Nu, ja tu nevari, nu, tad nevari. Ja nesamazina iedzīvotāju ienākumu nodokli, tad valsts pusē paliek brīvi 12 miljoni, un mans priekšlikums bija tos 12 miljonus novirzīt skolotāju algām. Kā reiz, kas pietrūkst. Un 48 miljoni būs papildus ienākumi pašvaldībām. Un viss jautājums ir atrisināts. Nu, tad iedzīvotāju ienākumu nodokli samaziniet pēc gada. Varbūt diferencēti sagatavojiet un tā tālāk. Nē, to nevar, tas esot solīts. Labi, bet solīts bija arī pašvaldībām kompensēt. Otrs variants – vērs uzmanību valdības uz akcīzes nodoklis pret 10. gadu. Rekuļ 10. gads, akcijas nodoklis ir šis te zilais. Ne raustītais, bet nepārtrauktais. Šis te. Redzat? Tie pārējie nodokļi. Ja? Tie ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, ir pievienotās vērtības nodoklis un uzņēmuma ienākuma nodoklis. Jā, vai peļņas. Redzat, akcijas nodoklis ir pieaudzis vislēnāk. Tātad akcizētām precēm nodokļi, apliktie nodokļi ir vismazāk. Kaut gan runā, ka vajag aplikt patēriņu. Aplikt patēriņu. Bet patēriņam, redzat, kāda dinamika. Un tās ir specifiskās akcijas preces. Nu, viens variants slikti iekasē, nevaru apgalvot. Otrs variants neceļ likmi. Trešais variants patēriņš samazinās vai praktiski nepieaug. Katrā gadījumā es redzu, ka te ir resursi. Katrā gadījumā pacelt akcijas nodokļus tā, lai varētu pašvaldībām kompensēt iztrūkstošos šai variantā tur 20 apmēram 8 miljonus. Nu, tas nav nekas sarežģīts. Tas nav nekas sarežģīts. Nu, arī uz to nav gatavi, akcijas arī nav gatavi mainīt. Tā, ejam tālāk. Nu, reku tas pats, reku akcijas nodoklis pieaugus pret 10. gadu, redzat, vislēnāk pieaudzis. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis, uzņēmuma ienākumu nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, azartspēļu izložu nodoklis, redzat, un azartspēļu vismazāk. Ejam tālāk. Nu, te ir akcijas nodokļu likmes, dažādās te Latvija, Lietuva, Igaunija, bet es jums tur neanalizēšu, tas ir pa smalka lieta, vai ne tur. Ejam tālāk arī tabakai tur visiem.
Naftas produkti veido 53%, un alkohols reko ir un tabaka. Otrais, trešais, tabaka 22% un alkoholiskie 17%. Tagad runā par cīņu pret alkoholu, kad tur nereklamēt un tā, bet varbūt var palielināt akcijas alkoholu un iekasēt 20 miljonu vairāk un atdot pašvaldībām. Tā, ejam tālāk. Tagad ārējais parāds, 2 vārdus. Es gan esmu to runājis, bet gan sestdien es par to nerunāju, bet es runāju valdošā koalīcijā iepriekš. Latvijas ārējais parāds ir 3,8% no IKP. Tad Grieķija te vislielākais, un aiz mums atrodas Rumānija, Luksemburga, Bulgārija un Igaunija. Ja? Vidēji Eirozonā ir 91%. Tā kā teikt, ka mums ir liels ārējais parāds pret Eiropas citām valstīm, tas tā neatbilst patiesībai. Tālāk. Budžeta deficīts 13. gads. Par Latviju mazāks deficīts Latvijai 0,9. Ir Dānija, Igaunija, Vācija ir profits un Luksemburga arī profits. Ejam tālāk. Un te ir tas ārējais parāds, tad redzat, kāds viņš ir bijis absolūtā izteiksmē, tad 8,5, 8,7, 9, 8,9, 9,6 ir 13. gadu būtiski pieaugusi. Un tagad ļoti strauji samazinās, ja rēķina no 9,5 uz 8,8. Ja? Ejam tālāk. Reko tas pats citādā diagrammā. Tad budžeta deficīts tas ir ārējais parāds, valdības parāda, vispārējās valdības parāds, tā precīzi runājot. Redzat, rekur ir tas pieaugums, 700 miljoni. Un pēkšņi uz 15. gadu, tad, ja te visu laiku ir kaut kas likts klāt, tad te pēkšņi tiek būtiski nomazināts. Tā starpība, ja te ir plus, tad te ir mīnus, tie ir 1,3 miljardi. 1,3 miljoni. Un es vērsu Straujamas kundzes uzmanību, ka tas ir tas vilka tāds aizcirs durvis. Viņš nostāda valdību un valsti ļoti smagā stāvoklī. Tāpēc, ka izņemt ārā no ekonomikas 1,3 miljardi apstākļos, ka naudas cena ir vismazākā. Ja? Tas, ka labi atdodiet to parādu, nav jautājums. Ja? Bet tagad var aizņemties par vislētāko likmi. Un tad jums būs resursi attīstībai. Protams, es piekrītu, nedrīkst to naudu tērēt patēriņam, tas ir skaidrs. Bet investīcijām attīstībai īstais brīdis, jo nauda ir vislētākā, un valstī vajag to stimulēt. Kāpēc tas jādara? Ejam tālāk. Labi, to es neņemšu tagad, tas var par detalizēti. Kāpēc? Redzat, koprodukta izaugsme, tekošā gada ceturksnis pret attiecīgo ceturksni gadu atpakaļ. Redzat, no 11. gada ir stabila tendence IKP pieaugumam samazināties, un 14. gada 3. ceturksnī ir tikai 2,2%. Citiem vārdiem, tā ekonomiskā politika, ko realizējas Vilks, viņa noved Latviju pie stagnācijas. Un 4. ceturksnī tas cipars var būt mazāks. Un šajos apstākļos, ka šāda tendence, ja, un mums iestājas stagnācija tautsaimniecībā, izņem ārā 1,3 miljardi. Labi, lai atdot parādi, es atkārtoju. Atdosim, jā, nav jautājumu. Bet paņemiet tirgu naudu lētu un investējiet ekonomikā, lai atdzīvinātu ekonomiku, lai iedodiet šprici, iedodiet grūdienu. Valstī tāds iespējas ir, tam tās darbības virzieni, valdības deklarācija ierakstīt, un tiem mērķiem, ja neskaita Eiropas fonda naudu, valsts budžetā naudas nav. Negribu. Kāpēc? Tāpēc, ka Eiropai apsolīts budžeta deficīts 1%, protams, ja jūs vairāk tērēsiet, jums būs tas deficīts pieaugs. Bet Eiropa jau nav, ka jūs vispār tērējat, bet viņi ir pret to, ka jūs noēdat. Kad jūs... Jābūt tā, ka jūs ieguldat un pēc tam vairāk nopelnat. Jūs neviens bizness nekad nav attīstījies, ja jūs
gribat attīstīties tikai uz savas naudas rēķina. Tā nav un nekad nebūs. Vienmēr jums sama nauda, un tad jūs ņemat bankā, un banka un ar to kredītu, protams, jūs ieguldat tā, lai jūs varat nopelnīt vairāk, tā, ka jūs varat atdot procentus, bankas aizdevumu, protams, jums jau paliek peļņa, ja? Savādāk nav jēgas. Nu, vai valsts to prot darīt, neprot darīt, vai jāprot darīt? Ja neprot darīt, tad lai nāk citi, kas prot darīt. Nu, lūk, tāpēc es runāju par šo ārējo parādu, ja? Tāpēc es runāju par šo ārējo parādu. Un komisijai, tai valūtas fondam, ne par to ir runa. Pie tā es vēršu uzmanību. Valdības deklarācijā noteiktais pieaugums ir 5%. 15. gadā 2,8%. Pēc valdības deklarācijas 15. gadā jābūt 5%. Nu kā jūs dabūsiet šo te augšā? Nu kā? Protams, var stimulēt patēriņu, bet kā jūs stimulēsiet to patēriņu? Nav atbildes uz šito jau. Nu, bet deklarācija pieņēma pirms mēneša. Pirms mēneša ierakstīja 5%, tagad 2,8%. Un neko nedara, lai to situāciju mainītu. Es saku, nu kaut ko, vai piedāvājiet, ko darīt. Nu, jums nepatīk, ko es saku, labi. Piedāvājiet kaut ko citu. Nē, ejam tālāk. Jo tur tagad jārunā ar komisiju. Tagad nav tikai Latvijas jautājums. Nu, tā mēs esam tur pievienojušies, un viņiem pēdējais vārds. Labi, to mēs nerunāsim. Labi, nu tas būtu, es izstāstīju īsi to diskusiju, kāda bija sestdien koalīcijā. Viņa bija tāda, nu, es domāju, ka pietiekami lietišķa un pat brīžiem varbūt radoša. Bet, nu, jāsaka, ka finanses ministrija stipri blefo. Labi, ka man cipari bija līdz, bet man nebija līdz tas slaids par to ceļu fondu. Pirmais bija pretarguments, jā, bet pašvaldībām pieaug tāpat budžeta ieņēmumi kā nodokļu ieņēmumi kā valstī. Es reiz parādīju slaidu, ja, to, kur jūs redzējāt, kur divreiz straujāk valstī pieaug ieņēmumi no nodokļiem nekā pašvaldībām. Nu, te aizvēr. Tad bija, bet valstī vajag papildus finansējumu aizsardzībai. Es saku, mums vajag sabiedriskai kārtībai. Pie tam, principā, pašvaldībām municipālā policija nemaz nav jātur pēc likuma, bet mēs pildam valsts policijas funkcijas, jo kārtības policija, piemēram, Ventspilī vispār praktiski nav, ja neskaita apcietināto pavadīšanu, ja, jo nekomplekts ir 40%. Mēs faktiski finansējam valsts funkciju. Mēs varam no tā atteikties, bet tā sabiedriskā kārtība būs zem jebkuras kritikas. Tur nopietni argumentu nebija. Nu, tas galvenais tāds bija, bet jūs tak nenomirsiet. Un tā pieeja apmēram tāda, ka vajadzīgs tur Lembergam, Seskam, tur Ušakovam, nezinu, tur Rāviņam un tiem pašvaldību vadītājiem kaut kas personīgi no tā vajadzīgs. It kā viņi nepārstāvētu desmitiem tūkstoši iedzīvotāju intereses, kas ir Latvijas Republikas iedzīvotāji, un liela daļa no tiem pilsoņi. Nu tā. Bet tagad vairs nebija, Dombrovska laikā bija tāda naidīga attieksme. Tagad varbūt tādu vairs nejūta, ja? Un arī Straujamas kundze atzina, ka tā, ka viņa bija pie ZZS un ka bija runa par viņas valdību, tad bija solījums, ka pašvaldībām kompensēs. Tāds bija solījums. Gan februārī, ka bija runa par viņas valdību, gan arī tagad, ka rakstīja deklarāciju. Mans galvenais, ja jūs nevarat samazināt, jums nav ko kompensēt, tad nesamaziniet. Ja? Jo cilvēkiem, viņam sāpīgi, viņam palielina nodokļi, ja viņam paliek tā, kā bija, viņš jau pie tā ir pieredze, vai ne? Tā skaitā uzņēmējs ir pieredze. Sakat, lūdzu, vai tas solījums bija tikai motisks, vai arī tāds solījums ir ierakstīts kaut kādā koalīcijas līgumā vai kaut kādā dokumentā? Valdības deklarācija ierakstīts. Jā, valdības deklarācija ierakstīts. Tur gan neierakstīja tā, kā mēs precīzi gribējām. Ja, tur bija liela strīdi, bet ir ierakstīts valdības deklarācija, ir ierakstīts Latvijas Ventspilī līgums ar ZZS, tur ir tas iekšā, ZZS tai programmā ir iekšā tas viss. Nu, diemžēl valdošā koalīcijā pārējie tur vēl viena ideja bija tāda, ka vajag atņemt tiem, kam ir vairāk un atdot tiem, kam mazāk. Nu, tāda ekspropriācija. Nu, tur pierīgas tur pagastiem, tur noņemt novadiem tur nost, un sadalīt visiem pa galviņām, Rīgai arī, protams, nost, un sadalīt pa galviņām.
Nē, nu, tur izlīdzināšanas, nu, tur atbildi vienkārši. Pirmkārt, Varamam vajadzēja uzrakstīt jauno izlīdzināšanas likumu, un viņam tam likumam vajadzēja stāties spēkā 11. gada 1. janvārs. 11. gada 1. janvārs. Tur būs 15. gada 1. janvārs. Nu, tas, ka izlīdzināšanā varētu kaut ko uzlabot, es tam piekrītu, jā. Bet tā vienkārši atņemt un atdot, nu, tas ir padomju vara. Nu, bolševisms. Es tādā esmu dzīvoju strādājis, viņš ir neefektīvs. Viņš nestimulē domāšanu, nestimulē uzņēmēju darbību, iniciatīvu, izdomu. Nestimulē. Nepareiz tāda pieeja. Es neatbalstu padomju varu. Ot neatbalstu, lai arī es strādājis pat pie padomju varas. Bet jāsaka, brīžiem tāda sajūta, ka es esmu atnācis uz bolševiku sapulci. Tie ekonomiskie uzskati ir ļoti bolševistiski. Atņemt, sadalīt, pārdalīt, tam dotācija, tam dotācija, tam dotācija, tam. Runa par to, kā nopelnīt vairāk. Nē, nopelnīt. Tas kaut kas slikts. Tas tāds, oi, cik nelabiskā. Vārds? Tā, jā. Bet, ja jūs jautāsiet, protams, atbalsts uzņēmēju darbībai skanēs katrā vārda galā. Un tas ir te smadzenēs, tas jau jums var nebūt tā bolševika karti kabatā, bet ja jums ir te bolševisms, tad tu jau partijas biedra karta nav vajadzīga. Ļoti kreisa pieeja, jāsaka tā, ļoti kreisa. Kad domāt, kā cilvēks ar makšķeri var vairāk noķert zivis, jā, nu, tas pēc tam, tas vispār slikts tonis. Labi, vēl kādi jautājumi? Vai tiešām tur nevienam neradās jautājums, kā realizēt tos utopiskos plānus par to budžetu faktiski izpildu 15. gadā? Viņi sarakstījuši, ka viņi atdos parādu, vai viņiem ir uz papīra uzlikts kādā? Nē. Atdot viņa atdos, par to nav jautājumu. Ir, nauda ļoti lēta. Latvijas valsts pagājušā gada aprīlī izlaida vērtspapīrus, tur pa miljardu vairāk. Tie bija kas pērk, jo tas procents tomēr ir augstāks, jo banka vispār neko nemaksā. Ja? Tur bija pieprasījums 3 reizes lielāks nekā piedāvājums. Nopirka pārdeva vērtspapīrus, ir nauda, bet tā nauda stāv kasē un jāmaksā procenti. Un tie zaudējumi bija, man tas slaids tur bija kaut kādi 40 miljoni. Tik uz tā rēķina. Un ja būtu to pašu naudu aizņēmušies rudenī, jau būtu mazāk uzreiz. Jāmaksā, jo centrālā banka samazināja likmi. Tā kā uz vilka sirdsapziņas ir 10 miljonu zaudējumu Latvijas valstī. Ja? Lūk. Bet tā nauda ir un viņa atdos. Ja? Par to nav jautājums. Jautājums ir par to, ka ir tik lēta nauda. Tad tieši kam vajag atdot, bet varbūt aizņemties, ne 1,3 miljardi, bet aizņematies 1 miljardu. Ārējais parāds samazināsies mazliet, bet jums būs 1 miljards resursu. Protams, jautājums, kur viņus tērēt, šaubu nav. Ja. Iedot durakam 1 miljonu, tie, kas vinnē tajos loterijās, jūs domājat, ka kāds ir palicis bagāts? Neviens, visi noplenderējuši. Tāpēc, ka esi laimīgs, ka tev nav tas miljons. Esi laimīgs, tāpēc, ka tev nav problēmas, kā uztaisīt 2 miljonu. No 1 miljonu 2 nopelnīt. Tev par to nav jādomā. Tev viņa nav un nav nekāda problēma. Latvijas valstī arī tāda pieeja. Paldies Dievam, nav tas miljards. Oi, Dievs. Tik tiešām tur. Tur pa labi, tur pa kreisi. Nav jau liela māka. Noplenderēt. To jau visi prot. Vai gandrīz visi. Vismaz ar baudu.